tas akumulātoru projekts turpinās. Kaste ir sakārtota, pārbaudīt, vai nav asumi. Nokasīti visi liekie knibucīši. Tagad tīru pucēju akumulātoriem nostpūt tiek līšus un lieku iekšā pareizā secībā. Šis laikam ir pēdējais posms, kad viņi vēl ir kaut cik izjauktā stāvoklī, un pēc tam jau būs saskrūvēts. Tad redzēs, kā mums tur tā bilde izskatīsies beigās, bet šķiet, ka vajadzētu būt labi izdomāts. Ir pārbaudīts, ir salīmēts, arī viss ir. Tagad salikšu iekšā akumulators, mēģināšu izdarīt tās darbības, kas ir vajadzīgas. Būs vieglāk izdarīt, ka viņi stāvs. Tad vajadzēs to kasti nogāzt uz sāniem, laikam, lai nofinišētu to visu. Tad, kad viss būs jau sastīpots, savilkts. Es labāk patikos, viņš būtu kaut kur šajā vietā. Dzīvē viss ir kā dzīvē. Nevienmēr viss sanāk, kā gribētos. Tātad, mums būs jāliek pa vidu. Varbūt tikai līdz pusē pietiek. Tas ieviesīs zināms korekcijas. Neko te nevar padarīt. Skatīsimies, kas mums tālāk sanāk. Tagad, kā teica, kā esot teicis diženais Karavadžs Suvorovs, vai nav bet par Raspariatku, tad karš kā karš, bet pusdienas pēc grafika, tad jāiet pusdienās. Tad būs mierīgāks noskaņojums un labāk domāsies. Labu apetītu, Orest! Jau ir vēls vakars, un darbi kaudzes sadarīt. Baigi ātrs priekš neiet. Bet kaut kas izdarīts ir, un es ceru, ka uz sestdienu būs gatavs. Vajadzētu būt gatavam. Vismaz tam akumulātoru boksam. Pagaidām tas izskatās šitā. Tur ir kontrolieris uzlikts, tas lādēšanas kontrolieris. Visiem kontrolas vadiem pielādēšanas, tā jāsaka, laikam. Un ir jaudas kabeļi pieslēgtī apakšā. Viņi ir ielaisti šeit kastē iekšā. Un tas mums būs galīgais mīnus, un tas mums aizies uz šīs iekārtas, to tur mīnus tur. Un šīs te otrs gals, ko es te rītā vadēšu virs uzgalu. Uzgalu mums diezgan čābīgi, bet kāda ir šitādi te bišķi čīniski viņi ir. Gan jau tos 70 ampērus viņš turēs, kas mums te vēl plānot. Tad šitais gals nāks mums te pie plusa spailes un par to caurumu ārā un aiziet kā šitien te uz plusa spaili. Pa vidu es uzskatu, ka būtu jāieliek šitais. Jā. Varbūt, ka viņš būtu jāliek kaut kur te iekšā pa vidu. Es nezinu pašā kastē, bet viņam kā klāt netiek, ja viņi bliež laukā.
Nu, un tad rītā ķemēsim šitos te vadiņus, un te uz katru šito tiltiņu nāk viens vadiņš. Tiņš, cik viņi mums te kaut kāds 17 laikam sanāk tie vadi, jo viens aiziet pašā galā uz mīnus, un otrs pašā galā uz plusu vēl. Tā būtu 16. Nu jā, tas ir tas, kas šodien ir padarīts. Protams, ka tu bišķi ir pamainījies, tā teikt, instrumentu klāstu, lai slodāmušas. Šitais man patīk. Ar viņu var lodēt gan trubas, gan šitādas te kaveļas. Šitādi tādas uzgaļas var redz pielodēt. Tīri labs sanāk mums šķiet. Droši vien jau, ka īstiem elektriķiem tas sanāk labāk, bet, nu, kā māk tā mauna, tā jāsaka, laikam būs labs tas aparāts, tas akumulātoru kosti. 16 kWh, vau, tas ir daudz. Labrīt, jeb labdien. Es esmu izpētījis, ko darīt ar to jūru, ar šiem te krāsainajiem skaistiem vadiņiem. Viņi tur ir veseli 26 sanāk. Mēģināsim šodien viņus savienot. Nu, ar to arī tā kā vajadzētu veidoties gatavai tai aklimātoru baterijai. Tā kā būs gatavs, parādīšu. Pagaidām mēģināšu neko nenosvilināt, jo tur ir špans iekšā. Es ceru, ka sanāks. Ir atkal viens kārtīgs streķīts pastrādāts šodien un svarīgas lietas sadarītas. Akumulātoru bloks ir tā kā praktiski gatavs, atlikusi viena sieniņa. Un vēl šādi tādi varbūt tur sīkumi, bet pa lielam nekas jau īsti vairs nav palicis, jā. Un mēģināšu parādīt, kāds izskatās. Un droši vien ieslēgsim, paskatīsimies, kas notiek. Te nu ir tā mūsu diženā akumulātora paka, 16 ķīši, saslēgta visiem kontroles vadiem. Te ir tāda interesanta īpatnība. Nezināju, bet, nu, tā varēja domāt, ka tā ir. Viņam ir, redz, vienā galā tur, kur ir mīnus spaile, visas baterija pakas galā ir vēl viens vads jāpieslēdz mīnus tam kontrolei, un tad otrā galā, tur, kur ir plus spaile, pašā galā visai bankai vēl plus spaile. Tur ir dažādi zīmējumi, tā schēmā tur vēl nevar saprast brīžiem, bet tur ir kaut kādi varianti, kad viss šitais te liekas kontrolas vadi ir jāslēdz kaut kur tur pie plusa vai pie kaut kāda pēdējās baterijas banka. Īsti nevar saprast, bet izskatās, ka pēc schēmas šitā ir pareizi. Ja mums ir tā kā tas kontrolieris ir uz 24 buņģām, viņam ir 26 vadi, tad viens ir vēl, nu, tajā galā tam papildus mīnusam un šitam papildus plusam, 24
24 buņģus var kontrolēt. Mums ir 16 tikai tas celles. Un attiecīgi tur paliek pāri 8 vadi. Nu, tā sanāk, redz, ka te no šitiem pirmajiem visi tiek izmantoti, un no šitās pēdējā žoksnīši tikai 2. Respektīvi, šeit ir mīnus un 15, un te ir 16 un plus tiek izmantots vispārējiem, un te ir sadīti ar iebāzti gala termocaurulītē un sasieti, lai nekur nemaisās. Šeit ir 2 termistori, nu, pagaidām viņi ir pielipināti te ar to vinilu lentu, bet tur droši vien kaut kas cits ir jāizdomā, kaut kas jaudīgāks. Jāmēģina saprast, kur tad viņus likt. Nu, redz, viņi tagad ir pie katra 5. akumulātora no gala. Nav nejausmas, kā ir pareizi viņus likt. Droši vien, ka varbūt, ka vēl tālāk uz kādu 6. vajadzētu likt tik lai mazākus atstarp, bet kas to lai zina? Nu, lūk, šeit ir spailes, viss ir sataisīts, salodēts. No viltībām šeit ir uztaisīta tāda līkā spaila, jo šeit taisnīgi piezliek nevar. Es nezinu, kā viņi ir domājuši, kā tas viss varētu darboties, bet nu labi. Ar ķīniešiem reizēm tā ir, ka dīvainas lietas viņi izdomā, bet nu, uztaisīja tādu līko spailu abās pusēs. Piestiprināja vēl pie korpuses kavām, tā kā lai nav kaut kādas papildus liekas slodzes. Un nu jā, un tas šitais te garais gals mums pagaidām ir mīnus, iet uz zemē, un te šeit ir jāuzlodē vēl plusa spaila, šī te, ko te likt virsū, un jāizved ārā, bet es jau esmu uzinstalējis to aplikāciju, ko te var dabūt pēc šitā QR koda, un spiežam ieslēgšanas podziņu. Opā, sarkana. Zaļš pīkstiens. Izskatās, ka viņš strādā. Pamēģināsim apstīties, ko dara aplikācija telefonā. Kas te notiekās? Aplikācija. Tā, nu, ko tu dari? Aplikācija nedara neko. Aha, viņš redz vienu aparātu. Aha, vēl viens zaļš pīkstiens. Sākām tagad redzēt kaut kāds cipariņus. Es nezinu, kāpēc rāda te ir 3,87, bet citur, kur ir 3,87, viņš nesūdzās. Es nezinu, kāpēc tur ir sarkans, vai tas nozīmē, ka kaut kas nav pareizi. Bet kā viss ir pareizi. Tā ir mīnus, un tur nākošais ir pie nākamā plusa, un tas ir pirmais vats. Es viņus arī te sanumurēju uz vilku tāds zītiņš Kembriks. Droši vien, ka nevar redzēt, bet ir cipariņi visiem virsū nomarķēti. Tas ir mīnus baterija. Tā teikt, ja kādreiz kaut kur ceļā kaut kas nav skaidrs, lai nav jājauc visi žguti vaļā. Un var ielasīt, kas te virsū rakstīts. Tā, šitā droši vien būs labāk redzams. Īsāk sakot, ir tur cipariņi virsū. Un. Izskatās, ka viss tā kā strādā. Vienīgais, ka man nav pilnīgi skaidrs, kāpēc viņš pirmo rāda sarkanu. Šakāt kliktu Your alarm. So can't not take auto settings. Un ka vajag pat nomainīt paroli. Viņš neredz to 16. Interesanti, kāpēc tā? Vajadzēs kaut ko pārbaudīt. Jā, nu ko, paurķēšu uz bišķīt. Slēgšam ārā. Slēgšana notiek pieturot ilgāk to podziņu.
un izslēdzās. Tas arī pazuda. Nu jā. Labi, pamēģināsim atrast, kur tā ķibele. Kāpēc? Varbūt, ka es kaut kur kļūdījies pa kādu vienu vadu. Jā, raksta vēlreiz. Raģiņš skan. Nu, tā tad kļūda ir atrasta. Mums ir vajadzīgs vēl viens vārds, tātad šeit, kur ir galējais plus spaile. Tur ir vajadzīgs arī 16. vadiņš. Ne tikai plus spaile, bet vēl tas troniķu spēlītēm. Es nezinu, kā viņš saucās, krokodīli. Mums te vajag pišķiņu lodāmo un lodāmu. Lodējam ar šos karsis. Tas ir labi. Smuki pielādējās. Principā jau visādi aprīkojumi vajadzīgs, lai šādas te piņķerīgas lietas izveiktu. Viņas mājās nav baigi jāgudro, kā to visu dabūt gatavu. Tāds vienkārši. Nu, var jau, protams, arī fēnu vietā. Vadiņš gatavs. Jā, tu vajag redzēt nevar. Man patīk šitien, ka te var, es neklausēju virsū īsti to trubiņu, lai var redzēt šo te vietu, kur ir alva. Respektīvi vizuāli kontrolēt, vai tur ir kontakts. Reizēm ir noteikti dažādi brīnumi. Tur nav īsti pielodējums, ir augsties lodējums. Un tad var būt visādas ziepes. Ar roku. Mēs veiksim tagad 16. Spailē atkal pietiks pievērt pirkstiem. Tā, nekādas briesmas te notikušas nav. Mēģinām slēgt viņu piekšā. Zaļais pīkstens bijām. Ņemam telefonu. Skatāmies, ko tā aplikācija mums te rāda. Viņš ir interesants, man patīk tas. Tagad rāda visu 16 cēlis. Un, jā. Ļoti skaisti. Var redzēt visas 16 cēles. Re. Izdevās. Modify password in time. Viņš tagad vairs brīdina tikai, ka vajag to paroli nomainīt. 52,61 volts. Nu tā tad tā. Šajā padarīšanā es kaut kur biju pierakstījis. Tā. Mums vajag tā tad jābūt 51,2. Mums ir 52,6 un 1. Tas nozīmē, ka akumulātori mums ir labi uzlādēti. Viņš saka, ka baterija capacity 40 amperstundas. Remain capacity 26,5. Un atlikuši 66%. Es šito visu vēl neesmu izpētījis, bet gan jau tiksim skaidrībā arī ar to. Tagad nākošais uzdevums mums ir pievilkt vadiņus apakaļ vietās, sakārtot. Jā, un tad jau redzēsim, kas notiks tālāk. Izdomāsim, kur to drošinātāju likt. Bez drošinātāja īsti labi man nepatīk tā padarīšana. Tomēr ir 52 volti, un ja samet kaut ko uz īso, tad ir džirks. Laba dzirkstava. Palodēsim bišķīt, un tad jau tiksimies vēlāk. Pagājuši pāris dienas, un
tas krāns, bet tā truba, ko es te mainīju pirms tam, viņi ir ienāca pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Tā pārbaudīšana gauži vienkārši, reku te iebēž roku iekšā un pataust, vai sauss viss. Tur ir sauss, te ir sauss, un tas nozīmē, ka remonts ir izdevies. Nu ko, vēl vienu dienu aizvadīt. Šķiet, ka tā jau ir 4. 4. diena pie akumulātora bloka. Ja tās lietas nemaz tik ātri, kā gribētos, kad es skatījos YouTube un domāju, ko viņi tur var ņemties. It kā jau man ir nojausma, ka tas neiet nemaz tik ātri, bet ar visu to man likās, ka tas ir par traku, bišķi par ilgu. Un ir tas ilgi. Lērums ar vadiņiem. Ja to dara ikdienā, tad droši vien, ka tas ir savādāk, bet ar visu to, ka ir kaut kāda pieredze šajās elektromontāžas lietās, ir neiet viegli. Tūlītām uzfilmēšu, parādīšu, kā izskatās, ka tā mašīna darbojās. Un to kļūdu es atradu. Tur bija tas 16. vadiņš vajadzīgs. Tad mazliet varbūt dīvaini, bet ko darīt? Tā sistēma strādā. Mēģināsim tagad slēgt iekšā to mašinēriju. Te tagad viss ir pārbaudīts, viss ir super. Cik jau es māku, kādi ir materiāli pieejami. Izdarīt jau būs perfekti, ja ir perfekti materiāli, bet šoreiz ir tā. Šķiet, ka ieslēdzās. Mēs varētu paskatīties te tajā aplikācijā, ko viņš mums te rāda. Rekitas aparātus. Ir. Nekāda kļūda. Viņš tik saka, ka vajadzētu nomainīt pāraugu. Bet to ar laiku. Un reku mēs esam caur šitā drošinātāju. Man nav milzīgas uzticības, bet 150 ampēri ieslēgušies pie invertora plus-mínus spēlēm. Mēģināsim slēgt iekšā, kas no to viss sanāks. Es ceru, ka viss ir pareizi. Pārbaudām vēlreiz. Tātad plus spēle ir akumulātoru rakstīts plus. Tā, plus. Plus aiziet uz plus. Ok, tad otrs aiziet uz mīnus. Vajadzētu būt visam pareizi. Slēdzam iekšā. Un šito vēl klikts. Kaut kas notiek. Tas dampis ieslēdzās. Viņš mums te rāda. Viņš mums rāda uz displeja visādas interesantas lietas. Tā. Viņš saka, ka viņš sācis ražot elektrību. 230 volts dodot ārā. Lūk, te uz tām apakšējām spailēm. Tā. Un. Ko tu šitais rāda? Tā. Temperatūra. Augstas baterijas. 9,7, 10 grādi. 66% vēl esot iekš tām baterijām iekšā. 16 mums viņas ir. Es to saprotu, ka viņš neko netērē šobrīd. Tā. Šito es cipariņu nomainīju. Pie 16 cēlas.
Battery capacity amperstundas 40. Mums tiesībā nav, tas mums būtu jānomaina. Tas vairāk 40. Nu jā. Labi. To mēs darīsim rīt. Šodienai pietiks. Slēgšu visu ārā. Viens zaļš pīkstiens. Droši no to izslēdzam BMS. Un viss, ejam šodien istabā. Pietiek.